Zīkalis, gada skolēni Ērika Krista Voitmane, Paula Krista Feldmane un Papraus Bariņša sportistiem, pateicāk sakot, viņi šeit klātesoši ir tikai 2, un tā ir Brenda Džiljāna Apsīte un Valdis Cela, jo pārējie ir darbos, kā piemēram Ģirds Zaķis. Tad šo visu gājienu pavada valsts policijas mašīnā. Uzgavilējām mūsu nominantiem Arlitiņai sveiciens! Pašā priekšpusē Ieviņā! Mūsu vislabākie šajā gadā. Es jau visiem izstāstīju, kas jūs esat. Tagad tikai aplausi. Un tāpat aplausi ir NVS Jūras spēku orķestrim un diriģentam Andrim Rasmanim. Nacionālo bruņoto spēku jūras orķestris ir dibināts jau 1905. gadā. Un pavada funkcijas iekļauts militāro ceremoniju muzikālais formējums. Uzgaviliem svētku atbalstītāji Ventspils valsts pilsētas pašvaldībai. Šodien svētku krāsās svinēšanas visās malās novēlam jums līgstiem būt, svētku prieku sirdī gūt. Sveiciens domes darbiniekiem! Sveiciens domē! Pašvaldības policijai! Hip, hip! Urra! Tie, kas uz sauszemes, tie, kas uz ūdens! Kā jau mēs visi zinām... Sveiciens pašvaldības policijai! Jūsu pilsētas drošībai! Jā, tiešām jūsu darbs ir neatsverams pilsētas iedzīvotāju atbalstām! Sveiciens lieliskajam korim! Maestro Meri! Jau 10 gadus! Sveiciens Ventspils kultūras centram! Aitre Rudīce, labākie! Sieviešu koris Venda! Venda labākā! Koris Līvzemē! Līvzemē! Koris Lība! Baltkrievu dziesmu ansamblīs Žuravinkā! Sveiciens! Priecīgs svētkus! Vidējās paudzes deju kolektīvam Kurzeme sveiciens! Senjoru deju kolektīvam Sen Kurzeme un viņu vadītājai Dejotājiem Raitu Soli. Sveiciens vidējās paudzes deju kolektīvam Strautuguns vadītājai Sanai Kalniņai! Priecīgs svētkus! Un deju studijai Prieks un Everītai! Everītā labākā! Aiz viņiem nāk Ventspils muzejs. Pavasarī atvērām jauno Piejūras brīvdabas muzeja ēku un ekspozīciju, kas stāsta par piekrastes ļaužu dzīvi no 19. gadsimta. Šis nav brauc! Visos laikos vislabāk vienot tauka. Paldies par lielisko noformējumu. Uz siena tauku kā uz svētkiem dodas Ventspils muzejs. Jaunās Piejūras brīvdabas muzeja Viss tas nopjauta, nebūs ko grābt. Aiz viņiem tūdaļ Ventspils biblioteka, Pārventas biblioteka un starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja. Lūk tās, lēni un cienīgi, spalvas, amata meistari. Sveiciens rakstnieku un tulkotāju mājai un Ieviņai arī. Kanberkungam. Apvienotais Ventspils valsts ģimnāzijas un Ventspils mūzikas vidusskolas mūdeja orķestris vadītājs Dainis Brauns.
Priecīgs svētkus! Priecīgs svētkus Ventspils jaunracinām deju studijai Skorpions vadītāja Inga Spodiņukā! Dejotājiem nāk Ventspils izglītības pārvalde daudzskaitliski Ventspils valsts pirmā ģimnāzijā. Sveiciens! Ģimnāzijai! Izglītības pārvalde nodrošina ikvienam bērnam un jaunietim attīstību un izaugsmi. Priecīgs svētkus! 6. vidusskolai! Hip, hip! Urā! Sveiciens Ventspils pirmai pamatskolai! Pļavas skolai sveiciens svētkos! Otrā pamatskola. Jā, otrā pamatskola. Priecīgs svētkus! Sveiciens centra sākuma skolai! Bērndārsam Ruģitis! Bērndārsam Saulīte, vismaz vadītāju es redzu. Ir arī kāda audzinātāja. Valverītei sveiciens! Sveiciens Pārvens bērnu dārziem! Kristīna labākā! Margrietiņai sveiciens! Visi bērni vasaras brīvlaikos paskrējuši noteikti. Sporta skolas Spars! Sveiciens! Tiem sportistiem jaunajiem! Priecīgs svētkus! Tas bija varens sveiciens! Vingrotāji! Ilmār! Basketbolisti! Kas mums vēl nāk aiz basketbolistiem? Piesakiet sevi! Peldētāji! Priecīgs svētkus! Džudo! Džudo sekcijai sveiciens! Tāpat sveiciens digitālajām centrām, kur šodien brauc kopā ar Zinātnes centru Vizium. Ventspils digitālais centrs iedzīvotājiem un uzņēmējiem nodrošina. Es atvainojos, sveiciens klauna. Pučas! Viziumā jau 300,000 apmeklētāju. Sveiciens digitālajam centram. Labākais Latvijā. Nu, Viziums mums šogad tā riktīgi pavēries ar savu pieteikumu. Sveiciens neatliekamās medicīnas palīdzības dienestam, Ventspils brigāžu atbalsta centram. Mēs bez jums, nu nekur. Paldies, ka jūs esat! Skaņas nav diezko patīkamas, bet jums mēs nevaram. Mēs zinām, ka jūs teicat tik vienu glābt. Sveiciens Ziemeļkurzemes reģionālai slimnīcai. Sveiciens visiem medicīnas darbiniekiem. Svētkos! Sākot ar laborantiem un beidzot ar ķirurgiem. Nu pārējie visi māsas, medmāsas pa vidu un ārsti daudz un cik jūs mums atceršamies. Paldies liels! Sveiciens augstskolai! Priecīgs svētkus! Ventspils augstskola piedāvā iegūt kvalitatīvu un darba tirgū pieprasītu augstāko izglītību, kā arī sniedz nozīmīgu ieguldījumu zinātnē gan Latvijā, gan pasaulē. Arī šobrīd notiek uzņemšana studijās kādā no 15 piedāvātajām studijām. Sveiciens Liedagām! Marijā! Vadītājai Mārītei Kūsmanai, kur šodien saņēma balvu!
Pensionāru biedrība Ventspils Liedegas lielākā un aktīvākā pilsētas biedrība, kas apvieno gandrīz 300 biedrus. Viņi ir Sveiciens mūsu senioriem! Jā, vislielākā biedrība pilsētā. Sveiciens Ukrainas iedzīvotājiem! Mēs jūs mīlam! Lai jūsu zemē mieres un veselība ikvienam! Un senāk Ventspils dzīvnieku audzētāju biedrība, kura šogad svin savu 38. dzimšanas dienu un ir tikšanās vieta 152 kluba biedriem un 73 suņu šķirņu pastāvušiem 410 suņiem. Nu te nevar runāt, te ir jāskatās, cik skaisti jūsu audzēkņi, audzināti, gudri. Ar tādiem suņiem ir prieks draudzēties, prieks atrasties Ventspils pilsētas vidē un justies drošiem ikvienam Ventspils iedzīvotājiem. Septembrī biedrība kā katru gadu Ventspilī visus suņu mīļus aicina uz 2 dienu suņu izstādi Reņģedārsā. Sveiciens pašvaldības iestādē nekustamie īpašumi Ventspils! Sveicieni svētkos nekustamiem īpašumiem! Sportiskākie nekustamo īpašumu pārvaldītāji Latvijā, kā izrādās, saņēmuši asociācijas sporta spēļu 24. gada uzvarētāju nomināciju. Evija saka, manējie! Svetbankai sveiciens! Svetbank, sveiciens, lai nauda nepietrūkst. Bankinieki, smaidiet vienmēr tā. Sveiciens arī Sarmītes suņu skolai Brašulis un mājdzīvnieku viesu namam. Sarmītes suņu skola Brašulis un mājdzīvnieku viesu nams. Brauciet, ceļojiet, jūsu mīlulis būs drošās rokās, mājas apstākļos bez vecuma un lieluma ierobežojuma. Mēs par labi audzinātiem draugiem nodarbojamies ar suņu audzināšanu un apmācību vairāk kā 10 gadus. Apmācām kucēnus no 3 mēnešu vecuma. Mēs esam mainījuši adresi, sīkāka informācija www.suņuskola Ventspils LV. Sveiciens Sargokei Ventspils! Protams, tur bija vidu Latvija, bet kas tad ir Latvija? Šodien ir Ventspils kā lomā! Priecīgs svētkos! Šodien gājienā iet arī Sijā Douglas Latvija Ventspils veikals. Ir Eiropas lielākie un prestižākie parfimērijas un kosmētikas mazumtirgotāji. Īstrien Publičēn! Sveiciens! Kas veikalam ik viens jūs zina, kur jūs atrodaties? Sveiciens Stēnelain, īsākajam savienojumam ar Skandināviju. Priecīgs svētkos! Stēnelains šodien īpaši piesaka ar tādām pungām, ka maz neliekās. Sveiciens praimiņiem Stēnelainistiem! Stēnelaini viens no pasaulē lielākajiem prāmju operatoriem. Šogad esam jau īpaši lielā pulkā, jo Stēnelaini lielajai ģimenei pievienojas arī Stēnelaini ports Ventspils kravu terminālis, multifunkcionāls apstrādes centrs. Paloņdafa ir dvēseles un ķermeņa pilnveidošanas prakse. Priecīgs svētkos! Pamatā ir visuma īpašība, īstenība, labestība un pacietība. Tā ir mūsdienu dzīvesveidam piemērota sevis pilnveidošanas prakse, kura dod mums iespēju atgūt iekšējo mieru un nonākt saskaņā un harmonijā ar apkārtējo pasauli. Sporta klubs Vikings! Tautas sporta klubs nodarbojas ar ziemas peldēšanu, skriešanu, triatlonu, nūjošanu, riteņbraukšanu, lai mudinātu cilvēks aktīvāk kūsties un būt sportiskiem. Tūdaļais viņiem SDK Ventspils sporta deju klubs Ventspils! Un viņa vadītāja Agnese Graudiņa Gultmane jau 10 gadus Ventspilī Jaunradas namā. Sveiciens Azeronam!
top 10 pasaulē. Jūs esat labākie. Ventspils uzņēmums jāatcerā un ražo 3D printētus, inovatīvus un ergonomiskus videospēļu aksesuārus. Katrs produkts tiek izstrādāts pēc individuāla pasūtījuma, izmantojot rūpīgu roku darbu. Ik gadu produkciju eksportē tūkstošiem klientu, vairāk kā 100 dažādās pasaules valstīs. Uzņēmums lepojas par mājām savu modernās Zits viziju telpas, nodarbinot vairāk kā 100 aktīvus ventspilniekus. Azaroni ir ģimenēm draudzīgs uzņēmums, kuras vajag slēpties draudzīgā atmosfērā un aizraujošā komandas darbā. Sveiciens Azaronām! Sveiciens Martai un Marijas deju studijai! Marija deja no Ventspils hip-hop, laikmetīgā deja, akrobātika un improvizācijas deja. Mēs atklājam talantus, attīstām spējas, no sirds mīlam deju un labākais ir tikai vēl priekšā. Drosmes, pārliecības, enerģijas un neatlaidīgi mēs ieņemam jaunas virsotnes Marijas deju studijai. Hip, hip, hurra! Priecīgs svētkus! Kur ir Marta? Reku! Daudz mazu Martiņu! Uzsaucam hip, Ventspils olimpiskajām centrām! Sveiciens vislabākajām olimpiskajām centrām pasaulē un sporta pārvaldē. Protams, ar visām viņa 15 struktūru vienībām. Viņš ir viens no lielākajiem sporta kompleksiem Latvijā. Tā pārziņā ir populārākie aktīvās atpūtas un turisma objekti, iekšējais un ārpaparks. Latvijā piedzīvuma parks. Kādi jūs slapji! Urā Ventspils futbolam! Maratam sveiciens! Ventspils futbols skola! Ventspils! Trenējas vairāk! Priecīgs svētkus! Vairāk kā 300 bērni un jaunieši, kuri regulāri un veiksmīgi piedalās Latvijas valsts futbola čempionātos. Sveiciens favorītam! Priecīgs svētkus! Sporta kluba favorīts ir viens no vadošajiem cīņas sporta klubiem Kurzemē, kas nodarbojas ar bērnu un jauniešu pieaugušo apmācīšanu cīņas mākslai tādos sporta veidos kā taekwondo un kickboksā. Sveiciens Plūnis volejbola klubam! Urā Lukam! No pirmā pieskāriena bumbai līdz pasaules mēroga sacensībām šovasar klubs ir kļuvis par 100 jauniešu lielu kolektīvu. Līgai sveiciens! Līga! Norūdīšanās un ziemas peldēšanas klubs, man liekas, Imantam īpašais sveiciens un pārējiem kluba biedriem Ventspils jūras lauvām. Lūdaļais viņiem uz papiežiem mīn boksa klubs Ventspils. Un gaislidošanas klubs Ventspils. Kluba trenere Jeļena Rižika. 60 bērni viņas vadībā nodarbojas. Loka šaušanas klubs Odisejs. Sveiciens Odisejam! Priecīgs svētkus! Kluba sportists Stāvis Blāza piedalās pasaules mēroga sacensībās. Kluba vadītāji ir Viktors Apsjuks un Marija Antonova. Aiz viņiem tūdaļ sveiciens volejbola klubam Ventspils. 15 gadi šogad kopš biedrības dibināšanas. Sveiciens Andrejam un visiem volejbolistiem! Aizvadītajā sezonā vīriešu komandīja Nacionālās līgas bronzas medaļas. Matīs, tu jau pārgāji uz discgolfu. Jaunajā sezonā sacensībās piedalīsies vīriešu, sieviešu un senioru komandas. Nu, protams, neiztrūkstošā vieta šajā gājienā ir atvēlēta arī Ventspils hokeja klubā.
jaunajiem hokeistiem! Ventspils hokeja klubs Saima lepojas ar pagājušā gadā sezonā iegūto zeltu Latvijas bērnu un jaunatnes čempionātā U16 vecuma grupā, kā arī ar aizvadīto pirmo sezonu Latvijas un Baltijas čempionātu mūsu sieviešu hokeja komandai. Hokeja klubs Ventspils kaļ arī lielus plānus nākošajā sezonā, startējot junioru attīstības hokeja līgā. Ventspils hokeja kluba biedru skaits pārsniedz 160 cilvēkus un gaidām ikvienu gan zēnus, gan meitenes, jauniešus, gan arī sievietes, lai šo pulku palielinātu un vairotu hokeju Ventspilī. Hokeja klubs Ventspils, jūs ļoti labi izskatāties arī bez ledus. Mikus sveiciens! Redkos hokeistiem! Tā saka, Ventspils rulē un iemācīsim to ikviena. O, Ralfi! Sveiciens! Sveiciens! Paspēt kaut! VKV, labākais! 30 gadnieki! Uldis Boikals par mūža ieguldījumu sportā šodien! Tas tu Kārlis pasmaidies, tas neko nemaksā. Jā, smaids nemaksā. Ui, mūsu jaunieši! Sveiciens Rīfardām! Laiks pārnākt uz VKV. VK Tranzīts sevi piesaka ar savām goldbiedrībām, kurās ir apvienoti Ventspils brīvostās nozīmīgie uzņēmumi, tādi kā VK Termināls Servis, VK Ekspedīcija un Bio Vantā. Holdinga grupas uzņēmumi ražo zaļu un pārkrauju atbildīgi un transportē droši. Sveiciens VK Tranzītam, sveiciens Bielantai, priecīgs svētkus! VK Termināls Servis profesionāli saliedēta un pieredzējusi speciālistu komanda, kurai pa spēkam īstenot vissarežģītākos tehnoloģiskos projektos. Sveiciens Maksima Latvijā! Veikals Maksima Latvija vienmēr laipni visus gaida, atlaides jums smaida, laipni lūdzam katru dienu, sagaidīsim jūs ikdienu. Priecīgs svētkus! Maksim, manuprāt, pirmo reizi iet gājienā. Jā, tik kopā skaitā laikam, tāpēc ir pamanāmi. Sveiciens autoskolai Mācies braukt! Darbojas no 2022. gada. Viena no visstraujāk augošajām autoskolām Ventspilī, apkopojas labākos šīs jomas speciālistus. Vienu vietu rada topošajiem autovadītājiem kvalitatīvu apmācību un pieredzi. Autoklubs Moonlight Ride! Iepazīstieties! Autoklubs Moonlight Ride! Mums ļoti patīk autokultūra un vēlamies to attīstīt Ventspilī. Mūsu klubs ir izveidots, lai veidotu dažādus pasākumus, dotos ciemos pie citiem autoklubiem, piedalītos ar dažādām lietām, kas saistītas ar mašīnām un ik pa laikam labi pavadīt laiku ar labu kompāniju. Man ir jautājums, tie bijāt jūs, kas vakarā pirms pusnakts te tā ne? Varbūt! Nu, man jau tā likās. Viņa klubā ir dažādas auto modeļu markas. Ja tev ir skaists auto un esi auto entuziasts, gaidīsim tevi mūsu grupā vai mūsu pasākumos. Droši varat mums piesakot Instagramā, Moonlight Ride, lai iegūtu vairāk informācijas par mūsu darbību. Sveiciens Latvijas samariešu apvienībai, Ventspils nodaļai. Protams, Andim! Sveiciens samariešiem, mūsu partneriem!
Ventspils 19 gadus Ventspilī sniedzot nakts patversmes drošības pogu. Sveiciens Boker Municipals! Jā! Sveiciens Boker Municipal! Lielākais autobusu uzņēmums valstī! Sveiciens Ventspilī! Jā, tie esam mēs! Bukers ir ielās un viņā to lielās, jo mums ir 20 gadi! Rakānskas labākais! Jā! Vairāk kā 200 gadus senā vēsturē Kalējas Veicē ir meklējami Bukera pirmsākumi un kopš 2004. Sveicīgs svētkos! Ventspilī darbojas komunālās tehnikas ražotājs Sijāks Boker Municipal. No atsevišķu detaļu montāžas esam izauguši līdz pilna cikla ielu tīrāmo mašīnu ražošanai. Šogad mums svin jau 20. jubileju. Un 9 eksemplārs laikam būs salikts. Tikšējā daļa. Sveiciens skaistākajai metinātājai. Jā, tieši tā, tik skaists meitenes arī šajā uzņēmumā strādā panātājām. Krāsotājs! Krāsotājs arī nevis. Perfekti, Aivi! Tādi mazi robotiņi. Es domāju, katra mājasaimniece vēlētos sev mājās tādu, nu labi, istabas nekuram katram ir tik lielas, bet ja sētā šitāds pastrādātu, nu feini būtu, nebūtu jāņem slota rokās, vai ne? Katrai pat tādai mazai mašīnītei. Tāpēc Ventspils ir vistīrākā pilsēta. Pateicoties Boker Municipal, jo viņi ražo šīs mazās jaukās mašīniņas, un Ventspils var iegādāties savām vajadzībām. Tā sevi piesaka biedrība Ventspils autosporta klubs, kurš sevi apvieno autosporta entuziastus un profesionāļus no 3 autosporta disciplīnām. Rallycross, autocross, autosprints. Biedrības mērķis ir popularizēt autosportu kā noderīgu brīvā laika pavadīšanas veidu un dod iespēju talantīgiem braucējiem iesaistīties autosportā. Jaunākajiem sportistam ir tikai 12 gadi. Autosporta klubs vēl joprojām. Jā, jūsu ir daudz. Moller Auto! Moller Auto! Ventspils ir oficiālais Volkswagen dīleris, kas nodarbojas ar jauno autotirdzniecību un remontu. Kā arī nesen ir kļuvis par Škoda autorizēto servisa partneri. Moller Auto Ventspils plaši attīstīta mazlietotu autotirdzniecību, lai kļūtu par lielāko autotirgotāju Kurzemē. Īks nākotnes vadīti mēs attīstām savus cilvēkus un biznesu, lai veidotu aizraujošu klientu pieredzi. Sveiciens Moller Auto! Priecīgs svētkos! Ar ieskrējumu parādās biedrība Joma Racing Team! Eiropas ātrākās automašīnas ieradušās Ventspilī.
ekskluzīvo auto izstādes, šovi un dažādas izklaides pieaugušiem un bērniem. Pirmo reizi Ventspilī klātienē apskatāmas automašīnas ar jaudu 1700 HP. Ai, kādas skaistules! Ai! Ai! Katrai Ventspils meitenei pa tādam auto. Ai! Aiz viņiem mēs sveicinām Ventspils pilsētas svētkos SIA transports AG dzīvnieku transports, kuri specializējušies mājas dzīvnieku un zirgu drošā un ērtā pārvešanā. Mēs piedāvājam profesionālus avio pārvedumus par visu pasauli. Uzticiet mums rūpes par saviem mīluļiem, jebkurā viņu ceļojumu posmā. Sveiciens Transports AG! Tiešām no maziem būrīšiem, kaķīšiem līdz pat dinozauru izmēru mašīnai. Nu tad tāds klusāks sveiciens Easy-Rails SIA. Laiks būvēt Ventspils elektroskūteru un pludmales viļņu noma. 6 gadus kopā ar jums. Sauļojies Ventspils pludmalē un vizinies pa pilsētu. Negribas iet kājām, piezvani Easy-Rails. Arī pie mums ir no AB Salute un Security Group. Priecīgs svētkos! Viņi ir uzticami partneri drošības jomā jau 30 gadus, sniedz savus pakalpojumus 5 valstīs. Arī saviem klientiem Ventspilī un tās apkārtnē nodrošina aizsardzību pret zādzībām, ielaušanos ugunsnelaimēm un citiem draudiem. Ilgadēja pieredze, pastāvīga attīstība. Sveiciens svētkos drošākajam pasažieru pārvadātājam Latvijā. Jau 27 gadus pārvadā pasažierus starppilsētu un novada maršrutos. Šogad laikā uzņēmums apliecinājis, ka jauns un vidēji draudzīgs autoparks ir atslēga uz pasažieru sirdi. Tāpēc regulāri tiek atjaunots autobusu parks un pilsētā kursē elektroautobusi. 11 gadus pēc kārtas uzņēmums atzīts par drošāko pasažieru pārvadātāju Latvijā un ģimenei draudzīgu darba vietu. Sveiciens Ventspils reisa šoferīšiem! Tūdaļais viņiem ar skaitliski lielām mašīnu plejādi, veselas 8 automašīnas ar dažādiem pielietošanas pasākumiem ir pašvaldības Ventspils labiekārtošanas kombināts. Sveiciens svētkos labiekārtošanas kombinātām, kas ir lielākais un drošākais pilsētas kārtības uzturētājs mūsu pilsētā. Tiešām ikdienu tiek gādāts par tīrību, sakoptību un iedzīvotāju ērtībām. Šodien vienu vietu redzam lielās un modernās atkritumu savākšanas mašīnas, ielu uzturēšanas ziemas dienesta tehnikas vienības, vasaras sezonas tehnika, kas tiek izmantota veloceliņu un ielu tīrīšanai, kā arī pilsētas apstādījuma ierīkošanā un uzturēšanā. Aiz visa tā ir liela cilvēku komanda, kas rūpējās, lai dobes būtu ziedošas, augi aplaisīti, zāle nopļauta,
ietves notīrītas un pilsēta zaļa un sakopta kā ikdienā, tā arī svētkos. Sveiciens labiekārtošanas kombinātām! Uz svētkiem ir uzpucētas, jā, uz svētkiem uzpucētas. Šorīt agrāk nācās braukt uz darbu, tad es skatījos, ka viena mašīnīte strādāja. Domāju, nu reiz ātri pastrādās un tad brauks mazgāties, lai gājienā var piedalīties. Pat riepas mazgā visu. Sveiciens Zemesardzes 46. kājnieku bataljonām! Sveiciens drošajiem zemesargiem! Bataljonā vairāk kā 400 zemesargi profesionāli karavīru vadībā no Ventspils un Talsu novadiem Un zemesardzēm! Organizēja piedalās militāru mācībās. Nepieciešamības gadījumā bataljons sniedz atbalstu pašvaldībām, policijai, ugunsdzēsējiem un robežsardzei, gan pazudušo cilvēku meklēšanai, gan ugunsgrēku dzēšanā, kā arī sabiedriskās kārtības nodrošināšanā. Nu, protams, kurš tad mums pašā finālā un pašā neaiz viņiem ir vēl kāda liela vienība, bet neiztrūkstoši šajā gājienā ir Ventspils motoklubs Rodeo! Viens no vadošajiem motoklubiem Baltijā. 13 Karlim Sanderam! Rodeo lielisks! 13 kārtēja Latvijas čempionu komandu vērtējumā. Eiropas un Baltijas valstu medaļnieki. Un, protams, paraugu demonstrējumu. Arvis vēl var paraut ratā, tā kā labākā formā klubu vadītājs ir. Arvis Sanders brauc ar motociklu, dejo, dzied, komponē un spēlē ģitāru. Multi universāls cilvēks. Viņš prot visu. Notarīcinam mūsu ūdensaimniecības uzņēmumu pašvaldības ielu Ūdekā. Sveiciens visgaršīgākā ūdens ražotājiem uzņēmumam Ūdeka! Ūdeka rūpējas, lai pilsētas ūdens vienmēr kvalitatīvs, drošs un gards. Tāpat Ūdeka nodrošina vidē draudzīgu noteku ūdeņu apsaimniekošanu. Bez ūdens nav dzīvības, bez kanalizācijas civilizācijas. Tieši tā. Sveiciens arī pašvaldības Ventspils siltumu! Sveiciens siltuma apgādātājiem! Šobrīd liekas, ka mums visiem siltuma pietiek, bet viņi ir vajadzīgi. Bet pirmdien nogriezīs to silto ūdeni. Es tik labi, ka atļauju vēl uz pilsētas svētkiem nomaskāties. Sveiciens visiem siltuma dalību darbiniekiem, kuri nodrošina vidē draudzīgu siltuma enerģijas ražošanu un piegādi, lai ikvienā mājā siltums radītu komfortu un labsajūtu. Lai izdodas visas ieplānotās rekonstrukcijas, un siltums ir visdrošākais un arī lētākais. Kreisais no apakšas! Aiziet! Sportisko formu! Turam! Paldies par lielisko noformējumu! Un gājienu noslēdz valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirkņā
automobīlis! Netraparētā. Priecīgs svētkus visiem! Tieši tā, priecīgs svētkus visiem, ikvienam vecpilniekam, ikvienam viesim. Tiekamies citā svētku norises vietās, lai mums priecīgs prāts visiem šodien, rīt un, protams, arī aizparīt.